Piektdienu pusdienlaikā Mežaparka lielajā estrādē notiek mēģinājums dziesmu svētku noslēguma koncertam Latvijas Saules zeme. Mēģinājumā piedalās labākie Latvijas kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, dūdinieki, bundzinieki un mūsdienu tautas mūzikas grupas. Kopā estrādē uzstājās vairāk kā 1200 dalībnieku. Mākslinieki organizēti dodas uz estrādes pakāpieniem un mēģinājums var sākties. Dziedātāju balsis un dejotāju soļus pa laikam pārtrauc režisora Andreja Žagara norādījumu, bet jau piektdienas vakarā estrādē būs skatāms noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums, kur viss būs pa īstam. Tautas tērpi, gaismas, skaņa un nepārtraukta izrāde. Kad nodziedāta pirmā dziesma, tiek sveikts dziesmu svētku virsdiriģents Edgars Rečevskis, kuru nokāpjot no diriģenta pults 18 reizes met gaisā kopkorim skaļi gavilējot. Estrādē, dziedot himnu, diena sastapa arī Briseles latviešu kori. Kora meitenes, kuras mēģinājuma pārtraukumā izmantoja iespēju pēc ilgāka laika atkal pasēdēt Latvijas zālītē un pamieloties ar speķa pīrādziņiem, stāstīja, ko viņām nozīmē braukt uzstāties dziesmu svētkos nevis tepat no kādas Latvijas mazpilsētas, bet no citas valsts. Manuprāt, tās sajūtas gandrīz vai tādas pašas, varbūt mazliet pat vēl lielākas, jo dzīvojot Briselē, tu vairāk izjūti, ka tev pietrūkst tas, ka tu neesi Latvijā, ka tev gribās sanākt kopā latviešiem un dziedāt, un tas, man liekas, tas tīri jauktās mūsu pirmdienas vakaru, manuprāt, un tāda šausmīgi vērtīga. Kopjam latvisku identitāti un nododam to saviem bērniem. Man liekas, ka mēs arī esam mazliet privileģēti un no otras puses arī mazliet apdalīti, jo mums nav bijuši lielie mēģinājumi, un tad mums tagad ir cītīgāk jāmācās. Mēs arī ļoti cītīgi gatavojamies visu gadu. Mēģinājumu pārtraukumu dziedātāji un dejotāji izmanto atpūtai. Estrādes teritoriju un soliņus, kurus jau sestdienas noslēguma koncerta laikā ieņems izredzētie skatītāji, piektdienas pēcpusdienā piepilda dalībnieki un netraucēti sauļojas. Jāteic, ka karstajai saulē jau šodien bija pirmais upuris. No dalībnieku vidus ratiņos tika aizvesta meitene, kurai mēģinājuma laikā radās veselības problēmas. Gandrīz visi dalībnieki izskatās priecīgi un pacilāti, neskatoties uz to, ka pienākums prasa vairākas stundas stāvēt kājās un dziedāt vai dejot pēc labākās sirdsapziņas. Šie nav tikai skatītāju, bet arī dalībnieku svētki. Estrādē sastaptais Diena LV blogeris, Latvijas kordiriģentu asociācijas valdes priekšēdētājs Artūrs Ansāns arī jau vairs nesatraucas par sava Hansabankas kora sniegumu noslēguma koncertu. Redz, tur jau tā lieta, ka dziesmu svētki, tā ir vesela kustība un principā šobrīd tas, ko mēs redzam Mežaparkā, tas ir tā kā rezultāts daudz gadu darbam un ir jau dziedāts arī kopkoros, kur ir 1000 cilvēki, 2000 cilvēki. Līdz ar to es ļoti labi zinu un arī dziedātāji zinu, ko var sagaidīt no virsdiriģentiem lielajiem. Un līdz ar to tagad patiešām, es domāju, arī citi jūt vairāk tādu svētku sajūtu. Piektdienas vakarā, tepat Mežaparkā, būs skatāms noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums. Bet jau sestdien pats lielais noslēguma koncerts Latvija Saules zeme. Jānis Palkavnieks, Diena TV no Mežaparka.